Un tā, kā jau jūs redzējāt pašā video sākumā ir tāda lieta, kā esmu aizdomās turētais krimināla noziedznieks, kas nodarbojās, tiek turēts aizdomās par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu un par narkotisko vielu saturošu augu neatļautu sēšanu, audzēšanu, kas tika konstatēta Rīgā Burtnieku ielā 37. Ja? Tā ir tāda lieta, kad griežos pie jums cilvēki, nevis tāpēc, kad es jūtos nobijies vai bailīgs vai kaut kādā tādā veidā, bet tāpēc, ka es vienmēr esmu bijis par to un aicinājis visus jau sen uz to, lai Latvijā mūsu mīļajā zemītē, kur es nekādā gadījumā negribu pamest, ko man, protams, ieties tie paši policisti, ja tu gribi pīpēt savu kaņepi vai tā saucamo marihuānu un audzēt viņu, tad pārvācies dzīvot uz Holandi. Bet, diemžēl, esmu, varbūt, teiksim tā, skaļi vai neskaļi teikts, bet savas tēvzemes patriots, mīlu savu zemi un gribu dzīvot šeit, un es negribu nekur pārvākties. Bet es gribu, un aicinu arī jūs, beidzot tomēr savākt tajā portālā Tava balss, vai kā viņš saucās, un savākt tos 10 000 parakstus, lai tomēr beidzot iesniedz to likuma projektu. Lai beidzot Latvijā tiek dekriminalizēta kaņepe. Kaņepe, tikai vienīgi kaņepe, un pa kaņepe es nerunāju par nekādām narkotikām, kas smagi ietekmē, kā, teiksim, tāda narkotika alkohols. Tas ir ļoti smaga narkotika, un es jums varu pastāstīt savas sajūtas šonakt, un tagad no rīta, kā tā legālā lieta, ko drīkst noņemt stresu pēc smagas darba dienas, jo kāds zina vai kāds nezina. Es esmu, ja ne ļoti populāra sabiedriska personība, tad tomēr esmu sabiedriska personība, jo man ir, ne man ir, bet es esmu biedrības prezidents, un mana biedrība ir, teiksim tā, lai jūs saprastu, ka mana biedrība ir sabiedrībai noderīga, un tas ir, protams, atzīts, un viņa ir piešķirta sabiedriskā labuma status. Sabiedriskā labuma status, tas nozīmē to, ka man ir atzinuši valsts instances un vispārējie par to, ka to, ko es nodarbojos, ir sabiedrībai noderīga lieta. Bet esmu tāds cilvēks, kas negrib lietot alkoholu, kas negrib pīpēt un nepīpē cigaretes, tāpēc, ka gan alkohols, gan cigaretes ir narkotiska viela, bet diemžēl viņa ir atļauta. Es saprotu, ka alkoholu nekad vai cigaretes neaizliegs, tas ir bezcerīgi, par to pat es necīnīšos un neaicinu cīnīties, jo ļoti labi saprotu, ka ļoti daudz cilvēki ir šajā visā saistīti, tās ir darba vietas, tas ir ģimenes, tie nodokļi, var sakot, tam nav īsti jēgas, un cilvēkam ir vajadzīga kaut kāda veida lieta, no kā, ar ko varētu tā kā atslēgties no ikdienas stresa, pārdzīvojumiem, vairāk morāliem, teiksim, grūtām dienām, un tad tu atnāc mājās, kā policists saka, mēs nelietojam, neviens nepīpējam, mēs tikai dzeram. Labi, jūs dzerat, es arī iedzēru to vīnu, vakar kaut kādu, es nereklamēju ar vīnu, reklāmu nenodarbojos, bet, iedzēru vīnu. Un atkal atgriezos pie tām nepatīkajām, pretīgajām, nožēlojamām sajūtām, ko man piedāvā uz doto brīdi likumdošana kā legālu, ar ko es drīkstu mājās
atbrīvoties no savas darba saspringuma vai kaut ko tāda, tad, es pastāstīšu ir par tām sajūtām. Tad, sajūtas ir tāds, ka no sākuma tu viņi iedzer to vīnu, kā jau tāds pārādās tāds vieglumiņš, tāds atbrīvotība, tā kā tu jūti to visu un viss ir kārtībā no sākuma nosacīti. Bet atšķirībā no tās manas kaņepes vai marihuānas, tās marihuānas un kaņepes, kas ir aizliegta, atšķirībā no viņas, tas vīns vai alkohols ir jau daudz graujošāk, pretīgāks, un cilvēkam viņš ir daudz ļaunāks. Es šodien jūtos slikti, man rokas drēb, es visu esmu tādā saspringumā tagad. Es slikti jūtos, man nevējamies nāk, man iekšā ir tāds. Jūs zinat, to vārdu sauc pa pohām. Protams, var teikt, ka tas ir tāpēc, ka tu pa daudz iedzēri, vēlns mušs atkal. Pa daudz iedzēri, un tā, bet kā lai jums to saka pareizāk? Jā, varbūt ir pa daudz iedzēri, bet es nedomāju, ka mums kāds baigi īpaši māk kontrolēt to iedzeršanas momentu, jo parasti pēc pirmās glāzītes ir otrās, pēc otrās trešās, un tad, kad tu jau esi, kā krievi saka, pats šafē, tad tālāk tu vairs neskaiti, un par to nedomā, ja tev iestājas autopilots, tu pazaudē. Tu pazaudē jebkādu sakaru ar savu saprātu, kas piezīmēši nekādā gadījumā nenotiek ar kaņepes vai marihuānas pīpēšanu. Var nopīpēt vienu, teiksim, to kāsi, pieņemsim, vai tur vienu bongu izvilkt, vai 2 bongas, vai 3, vai 4, vai 5, vai visu vakaru pīpēt, kaut vai tu vari pīpēt tik daudz, ka tev pat skābeklis pietiks. Un tu nekad nenonāks tādā situācijā, ka tu pazaudēsi savu saprātu. Marihuānas pīpētājs nekad nepazaudēs savu saprātu. Un šis policists to arī, tā kā varbūt noieš no tēmas, šis policists atbildēja, bet visi narkomāni saka, ka viņi sāka ar marihuānu. Tad, diemžēl, es jums pateikšu to īsto patiesību. Neviens no tiem narkomāniem, tā saucamajiem, kas tur durās, tiešām narkomāni durās ar heroīniem, un tāpēc viņi dēļ tā heroīna, kas ir ļoti dārgs, viņi dara noziegumus un tā tālāk. Bet, kā lai to pareizi pasaka, bet patiesība ir tāda, ka viss jau sākās tieši no cigaretēm un alkohola. Un, diemžēl neviens narkomāns, kuri noķēruši, kad viņiem saka, kā tu kļūpi par narkomānu, un kā tu par viņu pārvērties, un kā tu tagad biji kādreiz labs bērns māte, un tagad esi narkomāns nolaists līdz pēdējiem. Viņi saka, viss tā kā atbild, es sāku ar marihuānas vai zālītes pīpēšanu, ja? Bet patiesība ir tāda, ka viņi nesaka, kad es sāku ar cigarešu vai alkoholu lietošanu, jo cilvēks saprātā tas vēl joprojām neskaitās kā narkotika, jo viņi ir legāli. Un tāpēc tas, kas ir dzēris alkoholu un dabūja šo eiforijas sajūtu, viņš pēc tam ir griezies pie cigaretēm kopā ar alkoholu, ko mēs parasti zinām, un jūs visi to arī ļoti labi zinat, kad cilvēki pat tie, kas ikdienā nepīpē, bet diez kāpēc te paņem cigareti un sāk pīpēt tieši tajā brīdī, kad viņš lieto alkoholu. Un, diemžēl, tas ir tas moments, kad no alkoholam tieši tā momenta, ka viņam nav bremžu, un viņa bremzes beidzās tad, kad tu vai nu esi ar seju jau uz zemē un vairs nevari to glāzīt iedzert. Tad tieši tās cigaretes ir tā vēl viena narkotika legālā, kuru uzpīpē pa virsu un jūt vēl lielāku to eforijas sajūtu, lai varētu vēl tālāk tajā sauzās iebraukt un aiziet tajā neprāta ceļojumā. Jā, grūti pat runāt ir uz tām saucamajām pohām. Domas ir kaut kādas tukšas, bet es tieši tāpēc gribēju tās filmēt tieši tagad, jo es nevarētu to pateikt tad, kad es neesmu tādā stāvoklī. Un jūs nezināt, kā es jūtos, vai kā jūtās jebkurš cits, un varbūt tam nav nozīmes, vai ir nozīme, bet šo video es joprojām taisu tikai tā iemesla pēc, kad es jūs aicinu
aicinu tomēr savākt tos parakstus, vai varbūt pat vēl savādāk. Es aicinu cilvēkus, kas atbalsta mani un mani līdzvērtīgos cilvēkus, kas ir sabiedrībai, teiksim, nekaitīgi, kur nu vēl nekaitīgi, ne tikai nekaitīgi, bet noderīgi, jo, kā jau es teicu, es nodarbojos ar sabiedriskiem darbiem, un valsts ir atzinusi mani par labu esam un piešķīrusi man šo sabiedriskā labuma statusu. Tad nu es aicinu cilvēkus, ja ne tikai parakstīties, tad varbūt nodarboties aktīvāk, un es meklēju uz doto brīdi kādu cilvēku, kas mani atbalsta. Viņš turbūt ir varbūt nepīpētājs, kaņepes. Izveidot biedrību, izveidot vēl jaunu biedrību, vēl vienu. Nosaukumam nav nozīmes, to vienmēr var vienoties, un tam nav nozīmes, bet nozīme tajā, par ko mēs cīnītos. Kāds būtu biedrības mērķis? Biedrības mērķis būtu tieši tas vienkāršais – dekriminalizācija. Tieši tā dekriminalizācija, lai tādi cilvēki, kā es un man, veidīgie, nebūtu spiesti lietot alkoholu ar likumu. Galvenais, kāpēc interesantākais, ka šajā brīdī es tieku spiests ar likumu lietot alkoholu, jo nav neviena cita legāla veida, kā es varētu noņemt stresu pēc smagas darba dienas. Protams, man teiks, vai nodarbojos ar sportu, tas sports noņem. Es nodarbojos ar sportu, es neesmu resns, esmu savos gados daudz veiklāks un fiziski attīstītāks par tiem pašiem likumdevējiem un tiem pašiem policistiem, kuriem ir jānodod normas, un viņi gan jau, ka viņas pat īsti nevar izpildīt, bet ķeksīši pēc tiek ievilkts, un viņas izpild, bet es neapvainoju, tam nav nekādas nozīmes. Bet var sakot tā, es nodzēries, man, kā saka, nav nevienas redat rokas, nekādās narkotikās, nekur. Darbojos es sabiedrības labā, tāpēc, kad grūti runāt vispār, tā galva ir tāda tukša, tā kā ar vati piebāsta. Pa nakti gulēšana arī bija ļoti, ļoti smaga, tāpēc, kad tā nāk karstuma viļņi no tā alkohola, jo tavs ķermenis ir fiziski saindējies ar šo vielu. Tev nāk drebuļi, tev nāk karstuma viļņi, tu svīsti, tev augsti, tad tev ir augsti, tad tev ir karsti. Un tas viss ir tikai tikai un vienīgi no alkohola. Šādas sajūtas man nekad nav piemeklējuši no zāles vai marihuānas pīpēšanas. Jā, es uzpīpēju, man izmaiņās mana apziņa, viņi izmainās, tā ir tikai vienīgā lieta, kas notiek, viņi izmainās, un ja jūs gribat patiesību zināt tie, kas nepīpē, tad es jums varu pastāstīt par to, ar ko atšķirās, teiksim, alkohols vai cits legālā narkotiskā viela, ar ko drīkst atbrīvot sevi un savu saprātu no saspringuma. Tad atšķirība ir tāda, kad es uzpīpējot zāli, vienalga kādā daudzumā, vienalga cik spēcīgu, teiksim, jo viņi arī atšķirās pēc spēcīguma un tā tālāk, bet nekādā gadījumā es nekad neesmu zaudējis pirmkārtām saprātu, es vienmēr varu komunicēt, es vienmēr varu vest dialogu ar cilvēku. Jā, tā kā es teicu, es viņās pastāstīšu to galveno domu, kā es jūtos un kā es varu paskaidrot, kāds ir marihuānas vai zāles iedarbība uz cilvēku un uz cilvēka saprātu tajā brīdī, kad viņš uzpīpē. Un tā tad es to varētu tā mēģināt aprakstīt to tā, kad kad tu uzpīpē, tad iestājās tāds dziļš iekšējs miers. Iekšējs miers, to varētu salīdzināt, teiksim tā, ka iedomājieties, ka jūs stāvat, kad jūs ikdienas tā dzīve ir apmēram tā, ka jūs stāvat, teiksim, stacijas centrālā laukumā, pieņemsim, ja, kaut kāda stacijas centrālā laukumā, vai pat tirgus kaut kādā laukumā. Var sakot tādā laukumā, kur apkārt ir daudz cilvēku un visāda kairinātāji, teiksim, tur kāds bļauj, tur kaut kāds, teiksim, salūtu šauj, tur kāds kaut ko bum parauj un kaut kādas skaņas, un tu kā cilvēks esi stresēns, tad pagriežas galvas vienu pusi, tur kaut kas notiekās, pagriežas galvas otru pusi, kaut kas notiekās. Un šī notikuma burzma tevi rada stresēnu, un tu esi tāds, jā. Bet tajā brīdī, kad tu uzpīpē,
tad tas viss jau nepazūd. Paliek visi tie paši cilvēki, visi tās pašas tie sprādzieni, tās pašas burzmas, tie paši kliedzieni, viss tas paliek. Bet pēc zāles uzpīpēšanas vai marihuānas uzpīpēšanas tu tā kā tādā templī, varētu teikt, ieej savā. Tu ieej tādā templī, vai pareizāk sakot, tu apveido apkārt sev tādu templi, kur tas viss jau nepazūd. Tas viss nepazūd, ne tie sprādzieni, ne tie šāvieni, tu viņus visus dzirdi, tu viņus visus saproti, bet tas templis apkārt tev rada tādu kā mierinājumu sajūtu, ka tu esi drošā vietā. Te tieši domās to drošo vietu un labo vietu, te tieši domāts morālais, kad es saslēdzos, es jūtos mierīgi, es varu padomāt par savām problēmām un nereaģēt ne uz katru skaņu, nereaģēt uz katru ārējo traucēklu, nereaģēt. Tāpēc saka, ka zāles pīpētāji paliekot tādi miegaini, tā kā tādi lēnīgi. Viņi nav miegaini, viņi nav lēnīgi. Viņi vienkārši ir atslēgušies no tā ārējā stresa un iegājuši savā, teiksim tā, astrālajā būtībā. Un mierīgi domā savas lietas. Mierīgi domā savas lietas, pārdomā, apspriež pats ar sevīm, kā jau mēs visi mīlam apspriesties ar pašu gudrāko cilvēku pasaulē, un tas ir ar savu iekšēju es. Un tā nu, tieši pēc šitās uzpīpēšanas, tu ieej savā pasaulītē, tā saucamajā, atslēdzies no tās ārpasaules, un sāc mierīgi domāt par tieši sev, personīgi sev, vajadzīgām, noderīgām vai varbūt arī nenoderīgām, bet, var sakot, kā saka, marihuāna vai zāle, kāpēc saka, viņi esot mākslinieku vai kaut kādu aktieru, teiksim, ikdienas tāda lieta, tāpēc, ka tieši tad, kad tu esi atslēdzies no visiem šiem ārējiem kairinājumiem, tu spēji mierīgi savā iekšējā pasaulē sakārtot tās domas, salikt pareizi pa plauktiņiem to informāciju, kas tavā galvā ir, mierīgi sakārtot, tev neviens netraucē. Tu varētu salīdzināt, teiksim, par darbu ofisā. Darba ofisā tādā, kur tu, teiksim, tev ir, kad tu strādā vienā lielā telpā, kad visi sēž katrs pie savu datora, visi kaut ko bļaustās, nav starpsienu, un tā pastrādāšana, diemžēl cilvēkiem, viņi ir ļoti zemā līmenī, tāpēc, kad visi šie ārējie traucējumi, kairinājumi, cita runas, cita bļāvieni, cita teicieni, viņi tevi izsit no tava darba ritma, un tu nevari sakoncentrēties uz to savu darbu. Tad no zālītes pīpēšana vai marihuānas pīpēšana tev ieliek tādā kā savā vienā kabinetiņā, kur tu mierīgi vari strādāt, kur tu vari sakārtot savas domas, tu vari salikt visus pa plauktiņiem, sakārtot, redzēt to bildi, izdarīt pareizus secinājumus, izvilkt ārā, un nākamā dienā ar šo rezultātu tu vari iet tālāk uz priekšu. Diemžēl mūsu Latvijas likumdošana, un uz doto brīdi tagad esmu atzīts par aizdomās turēto, man ir veikts analīzes, esmu nosēdējis 2 dienas kā krimināla nozieguma aizdomās turētais, saucamais 7. debesīs, ne par to es baidos, bet es nebaidos ne par cietumiem tā tālāk, jo man cietums nekas nevar aizturēt cilvēka dvēseli un garu, bet nepatīkami tā sajūta, ka tev ir jājūtās par kaut ko vainīgam, kad cilvēku uz tevim skatās kā uz, tie paši policiņi skatās kā uz tevīm, tā kā uz tādu noziedznieku, un viņi sevis nevainoja, viņi tikai, kā saka, dienējoši cilvēki, viņiem tas ir viņu darbs, un viņi nevar neko no tā visa atļauties un nedrīkst, jo es saprotu, vai nu viņiem ir tās pārbaudas, vai nu nav, es nezinu, bet, var sakot, cilvēki nelieto, viņi man visi policisti, kas tur bija aizturēšanas laikā un pēc tam tur pārvešanas laikā un kas tikai vēl tur nebija, viņi visi nesaprot īsti, kā man ir aizturējuši, bet, kā saka, aizturēts es esmu, kāds ir uzrakstījis papīru vai iesniegumu par to, kad ir jūtis, ka no man dzīvokļa nāk tās, teiksim, smaka vai smarža,
kaņepju augu smaržu un ir veikta kratīšana mājās, un visi mani augi ir iznīcināti. Un es tagad tās aizdomās turētais, un nepietiek, es vēl aizdomās turētais esmu, es vēl esmu kaut kāds noziedznieks, un tagad man tur pat lietošanu draud, tas viss ir salikts putrā. Un tādā pašā putrā, kā man šodien ir galva. Un ja mans video šodien ir kaut kāds neizdevies vai dumšs, tad tas ir tikai tāpēc, lai es parādītu, ka es no tā alkohola pat domas savākt nevaru. Es no viņas nevaru savākt, man viņas ir nekādas. Un tad, ja jūs man sakat, ka man ir jāpaliek tādam kā visiem pārējiem, ka es nedrīkstu lietot vai pīpēt savu zāli, lai varētu noņemt savu to ikdienas stresu saucamo, un tad, kad man vajag, tad man saka, tu lieto alkoholu, tas ir legāls, un to tu vari darīt, un viņš tieši tāpat atbrīvo, tad es negribu savu ķermeni pazemot, dot viņam šo fizisko kā narkotiskai vielai, tiešām narkotiskai vielai, kur turpretīm, kur kaņepa un marihuāna ir tā saucamā psihotropā viela, bet viņi visu saliek vienā. No psihotropās vielas marihuānas uzpīpēšanas man nekad nav nekādu pohu. Man nav nekādu fizisku iedarbību uz manu ķermeni, kur man kaut kas deg vai sāp nākamā dienā, kur man galva ir kaut kāda, tā kā vats piebās, es nevaru savas domas savākt līdz galam. Tādas visas sajūtas nav, un es jūs lūdzu, ja jūs varat cilvēki savākt 100 000 eiro kādam smagi slimam bērnam vai cilvēkam, kuram ir nepieciešama operācija, noziedot to naudu un palīdzēt viņam, tad es, ja ne visu cilvēku vārdā prasu, tad es prasu kaut vai savā, tieši tāpat kā smagi slims cilvēks, pieņemsim, kuram, pieņemsim, ir ļoti liela atkarība. No tā, ka es nevaru dzīvot pasaulē, neatbrīvojot savus smadzenes no tā kopējā stresa, kas man arī ikdienā rodās satiekot cilvēkus un strādājot ar cilvēkiem. Kā es saku, es atkal nevaru savākt savas domas, tas tik smagi. Es prasu jūs nevis noziedot naudu, 10 000, 100 000 vai miljonu, kā citiem vajag veselībai savai, lai varētu padzīvot. Es jums prasu tomēr salikt tos parakstus, nobalsot, un lai aiziet tas likumprojekts, un pievienoties man un izveidot biedrību, kas cīnīsies par to, lai tomēr Latvijā beidzot tieši marihuāna tiek izņemta no narkotisko vai psihotropo vielu saraksta, lai viņa tiek dekriminalizēta, lai cilvēkiem ir pašiem iespēja audzēt mājās sev šo augu, lai viņi varētu paši mierīgi vakarā pēc darba uzvilkt savu to saucamo domiņu un mierīgi sakārtot savas domas, atslēgties no ārējiem kairinātājiem, atbrīvoties, padomāt, apspriest, pats esējiem apspriesties, un lai nākamā dienā var ar skaidru prātu, un nevis tādām iekšējām sajūtām, kā šodien man ir mute kalst parunāt nevar. Lai man nav tad, kad es izdomāju atbrīvoties, lai man nākamā diena nav šāda. Lūdzu, es ļoti jūs lūdzu. Palīdziet man un citiem cilvēkiem savākt šos parakstus. Arī tad, ja jūs nepīpējat to marihuānu. Nedomājiet, ka tā kā jūs teicat, tā narkomāna atbild, ka viņam sākās viss ar marihuānu. Nedomājiet un neticiet šiem meliem. Tie ir totāli meli. Neviens no viņiem nesāka ar marihuānu. Sāka viņi no sākuma ar cigaretēm un ar alkoholu. Un tad viņi pēc tam kaut kur paprobēja nelegālo marihuānu, tā saucamo, un tad viņi kopā ar alkoholu, protams, viņi salika vēl kaut ko un dabūja kaut kādas vēl lielākas sajūtas vai vēl kaut ko. Un tad pēc tam, lai vēl varētu savu ķermenim kaut kādas sajūtas, viņi pāriet uz nākamām narkotikām, smagākām, un tad viņš beigās dur to heroīnu vai vēl kaut ko.
bet tas nav saistīts. Marihuāna ir tikai viens starposms, teiksim, trešais visā tajā bēdas piramīdā, šī cilvēka personīgās bēdas piramīdā, šī ir principā trešā daļa. Un pirmās divas tiek izlaistas, un viņas tiek izlaistas tikai tāpēc, ka viņas ir legālas, un cilvēku prātā viņas neasociējās ar narkotikām. Un kā pirmais tiek minēts zālīt, un uz viņu, kā saka, uz to bāreni, kā uz bārenīti, malējot, tiek viss tas arī novelts. Bet, ja zālīte vai marihuāna būtu tas, no kā sākās narkomānija, tad es jau būtu sen nolietojies narkomāns, jo zāli vai marihuānu es pīpēju no saviem kaut kādiem 18, 19 gadiem. Pīpējis esmu viņu vienmēr, vairāk vai mazāk, ar iespējām lielākām vai mazākām. Vienmēr man nācies tieši iet to sliktāko ceļu, atbalstīt to saucamo kriminālo pasauli, ejot pie viņas un pērkot to marihuānu. Ejot pa kaut kādām tumšām telpām, kaut kādām mistiskām vietām, lai dabūtu šo savu marihuānu un izjust kaut kādu apdraudējumu. Tad, vēlreiz joprojām es atvainojos par to, ka es nevaru savākt savas domas. Bet es prasu un lūdzu jūs, tiešām prasu un lūdzu, lai jūs atbalstat mani, un ne tikai mani, bet tomēr arī to saucamo, kas mums ir kultūras un sabiedrības cilvēkus, kas ikdienā arī pīpē, un es zinu, un esmu pats ar viņiem pīpējis, šiem sabiedrības cilvēkiem. Un pīpē viņi praktiski visi, tāpēc, ka tieši tad, kad uzpīpē, tu var apsēsties mājās, uzzīmēt savu skaisto gleznu, kad beigās priecē cilvēkus, tu vari uzrakstīt savu labo dziesmu, kas patīk visiem, un visi sēž un priecājas, un tas ir hīts. Un šī dziesma spēj cilvēkiem daudziem palīdzēt savākties vai izjust emocijas, raudāt, priecāties un tā tālāk atkarībā no dziesmas, vai tā ir balāda, vai tā ir kaut kāda smieklīga dziesmiņa. Es prasu cilvēkus, uzlieciet šos parakstus, savācam tos parakstus vēlns ar ārā. Dekriminalizējam beidzot marihuānu un atļaujam cilvēkiem pašiem savām vajadzībām audzēt un radīt, un lai mūsu sabiedrība gūst, ja man te saka, kā mēs to visu sakārtosim, man ir domas, viņas ir pierakstītas, viņas ir skiču veidā sarakstītas, kā tas ir iespējams sakārtot, lai cilvēki varētu paši audzēt, lai tas likumdošanā bez īpaši iejaukšanās esošajos likumos un to pārveidošanas, kā tas viss ļoti labi sajiet kopā. Un lai tādi kā es, sabiedrībai nekaitīgi, bet tieši noderīgi pilsoņi vai nepilsoņi, tam pat nav nozīmes, var uzpīpēt, kad viņiem ir nepieciešama vai vajadzība. Un lai viņi, un jautrākais, vēl jau ir tas viena lieta, tas, ka man tagad tur aizdomās par narkotisko vielu neatļaut iegādāšanu, glabāšanu, audzēšanu, sēšanu, tad jau vēl ir, šeit nav vēl, bet es saprotu, kad arī vēl būs vēl viena klāt par administratīvā lieta, un beigās arī tā varbūt arī krimināla lieta, kad arī Latvijā arī ir vēl tas, ka par lietošanu, un tas ir tas pats smieklīgākais, viņi ķer mani pēc kaut kāda ziņojuma, bet tikpat labi viņi var ieiet iekšā jebkurā televīzijā vai jebkurā rock, pop grupā, aiziet paņemt analīzes un konstatēs viņiem šīs pēdas, un tad viņus visus varētu paņemt no sākuma sodīt administratīvu, un, kā saka, par atkārtotu šādu pārkāpumu, kā man teica, tā ir krimināla atbildība, un cik es saprotu, līdz 2 gadu cietumsods, tad es saprotu, mēs tagad varētu uztaisīt tādu vienu akciju, atkal tas būtu tāda galējībās aizjūt, bet galējībās jārunāt, jo tikai galējībās saprotot
galējībām runājot, mēs varam saprast būtību, un tad mēs varētu paņemt, arestēt pilnīgi visus mūzikas industrijas cilvēkus, mēs varētu arestēt pilnīgi visus māksliniekus, viņiem visiem piespiedu kārtā likt uztaisīt analīzes, konstatēt, ka viņa asinīs ir palikušas pēdas par šīm vielām, un krimināli sodīt un viss ielikt pa 2 gadu cietumā pasēdēt, kā tagad sanāk manā gadījumā, man te kā draudu. Nu, tad, draugi mīļie, ieliksim visus savus muzikantus un dziedātājus un māksliniekus un visus pārējos cilvēkus saliksim cietumā, un uz ielām drīkstēs staigāt palikt tikai alkoholiķi, teiksim tā. Jā. Man liekas, ka tagad varētu ilgi un dikti runāt, bet kamera neizturēs, un es beigšu tomēr šodien beigšu. Kad es attiešu no pohām, es pamēģināšu uzfilmēšu vēl vienu video, kur jau sakārtotām domām, es vērsīšos vēlreiz pie jums, bet es gribēju viņu tieši uzfilmēt tagad, lai jūs redzat, kāds tas ir. Labi, es ceru, ka man kamerā pietika laika, ko filmēt. Paldies par uzmanību, paldies un nobalsojiet, un rakstiet man, zvaniet man, ja kāds ir ar juridisku izglītību, kas man var palīdzēt uz doto brīdi, kā saka, noziedznieki var iziet ar likuma caurumiem, tad par manu audzēšanu un lietošanu es arī gribētu palūgt kādu, kas ir juridiski izglītots cilvēks, kas varētu palīdzēt. Nekļūt man par kriminālu noziedznieku tikai tāpēc, ka es negribu lietot alkoholu un pazemot un mocīt savu ķermeni. Labi, beigšu es nevaru, savādāk man tās domas ir sliktas un nelabas no tā alkohola. Iešārojiet video, ieliekiet laikus, un galvenais nobalsojiet, ielieciet to ķeksīt, lai šis likumprojekts aiziet un beidzot es un mākslinieki un citi cilvēki, viņi iziet no šīs, slikti, redzat, fiziski ir slikti no tā alkohola. Lai cilvēki var iziet no šī Damaskas zobena, kas viņiem ir galvas karājās kā noziedznieku uz doto brīdi, tāpat kā man. Lai šis aiziet nost un lai cilvēks var brīvi justies un radīt un dzīvot un dot sabiedrībai kādu labumu. Labi, paldies un uz redzēšanos.